Daudz sapņo par ceļošanu laikā. Šeit, Albertielā 12, arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektētajā namā viņa dzīvoklī, Jugendstilu, jūs varat izbaudīt visā tā krāšņumā. Starp citu, Jugendstila centrā ir arī 2 jaunas unikālas izstādes. Ejam apskatīt! Mēs esam pirmā stāva dzīvoklī, un tātad Pēkšēna kungs, pilnīgi precīzi mēs pateikt nevaram, ir mājas grāmatās atšķir šie ieraksti, bet savā laikā kādus pāris gadus arī šajā dzīvoklī viņš ar savu kundzi Annu ir dzīvojis. Jugendstila atzimšana sākās būtībā pagājušā gadsimta 60. gados. Līdz tam laikam arī Jugendstils tika noliegts, jo nāca jaunais stils, funkcionālisms, modernisms, kas atteicās no visiem rotājumiem, visām pārmērībām un veidoja cilvēkiem, būtībā jaunu veidu domāšanu. Bet 60. gados radās interese, kas tad ir bijis pirms tā Pirmā pasaules kara. Cilvēks atkal sāka interesēt šis romantisms, kas tajā laikā valdīja, un īstenībā Jugendstils nav saistīts tikai ar romantismu, bet īstenībā tas bija pirmais modernais stils. Un tas ļoti labi izpaužas Rīgas arhitektūrā. Nevelti mēs sakām, ka Rīga ir Jugendstila metropole. Šeit ir interesanti, tas ir viņa īres nams. Būtībā viens no pirmajiem īres namiem, ko ceļ latviešu arhitekts. Arī šim namam tā būtība, uztvere bija tāda, kad skatoties vecās mājas grāmatas, šeit ir dzīvojuši daudzi mākslinieki, arhitekti, un iespējams, kad arī Rozentāla dzīvokli viņš ir pats projektējis, pats uzbūvējis šo darbnīcu pa saviem līdzekļiem, jo Rozentālam tajā laikā bija ļoti grūti materiāli apstākļi. Un šis nams sāk veidoties, kā tas Eiropā ir moderni, kad kopā dzīvo cilvēki ar vienādu domāšanu, kā šīs mākslinieku kolonijas. Un būtībā šeit ir dzīvojis arī arhitekts Eižens Laube, Aleksandrs Vanaks. Mēs esam muzeju izveidojuši būtībā 2 stāvos. Šis tik tiešām ir oriģinālais dzīvoklis, kurā ir atjaunots viss interjers. Tad viss, ko mēs redzam uz sienām griestiem, tas tik tiešām ir tapis Konstantīna Pēkšēna laikā. Un dzīvoklis ir apmēram, nav ļoti liels, apmēram 200 kvadrātmetrus liels. Tas ir tāds vidusšķiras dzīvoklis. Šeit ir saglabāta pilnīgi tā struktūra, kas tajā laikā bija moderna būtībā visiem, šāda tipa dzīvokļiem. Tātad mēs nākam cauri tādām vestibilām, un no vestibila, kā mēs redzējām, ir vairākas durvis. Tas ļoti, ļoti funkcionāli veidots. Mēs ienācām cauri galvenajām durvīm viesistabā, bet tur vēl bija durvis uz kabinetu, tātad tur arhitekts varēja pieņemt savus pasūtītājus, un vēl vienas durvis, kas iznāca no saimnieciskās zonas, kad kalponi, tātad tur varēja arī organizēt visu to viesu pieņemšanu, klientu uzņemšanu un tā tālāk. Tātad šeit ir reprezentācijas zona, tad ir intīmā zona ar guļamistabām, un tad ir, jāsaka, tā sadzīviskā zona, virtuve, meitas istaba, vannas istaba, tualete. Pašreiz ir apskatāmas 2 izstādes, kuras arī būtībā būs apskatāmas vēl visu rudens periodu līdz Ziemassvētkiem. Un viena izstāde mums stāsta par rudensrozēm, kā katru gadu mēs runājam par ziediem, jo zieds arī ir viens no Jugendstila simboliem. Un šeit ir savākti priekšmeti ne tikai no mūsu muzeja, bet arī no citiem Latvijas muzejiem un arī no privātu kolekcijām. Un otra izstāde ir absolūti unikāla. Viņa ir apskatāma līdz 5. novembrim. Mums ir beļģu privātu kolekcionāra Van Hu,
kas pats arī ļoti slavens beļģu tekstilmākslinieks, kolekcija, kurā ir apkopoti zīmējumi, Jugendstila perioda oriģinālie zīmējumi, ko mākslinieki ir veidojuši tekstilu fabrikām, lai pēc šiem zīmējumiem tālāk austu brīnišķīgus audumus. Pārsvarā tie ir mēbeļu vai dekoratīvi audumi. Šie visi ir veidoti, protams, uz papīra šie zīmējumi, un pārsvarā tas arī ir akvarelis, un būtībā 5. novembrī kolekcionāra meita būs šeit Rīgā un izstāde atpakaļ tiks vesta uz Beļģiju, jo, diemžēl, papīru drīkst eksponēt, šo veco oriģinālo papīru drīkst eksponēt, būtībā tikai pusgadu, un pēc tam 50 gadi viņam ir jāiet gulēt. Es aicinu visus ciemos uz mūsu muzeju. Šeit tik tiešām jūs varēsiet veikt ceļojumu laikā. Daudz jau zina, ka mums katru mēnesi ir bērnu rīti, ļoti populāri, ļoti daudz mazie rīznieki mūs apmeklē, un atkal tādā atraktīvā veidā var zīmēt, var veidot, var dziedāt, var runāt un, protams, apskatīties muzeju.